valsts drošības komiteja lika justies tik droši, jā, un neaizsargāt, jā, no tāda milzīga baciļa, jā, kāds ir rokenrols. Šķietam viņi bija nodrošinājušies. Viss robežas bija ciet un viss paks bija pārbaudīts, viss vēstules bija perlustrēts un izlasīts un uz mikrofilmām uzfilmēts. Nu, tās traumīti vienalga bija neapturama un bija visādi avoti, jā. Jā, nu tas bija tāds, riktīgi tāds, visi vienojās tādā pretvalstiskā būšanā. Tas ir, un baigi interesanti bija, ka tādā laikā, kad sāk to firmu spēlēt labi tur un kopēt rokenrols un tā tālāk, kad draudzīgi brāļojas savā starpā krievi, žīdi un latvieši. Ja tās sirds uz roku uzliekot, es necīnījos ne pret kādu tur varu, ne pret padomu varu. 100 punktu neviens tur necīnījās, neviens pat par to nedomāja. Viena lieta, kad mēs bijām jauni, traki, un traki gribējās spēlēt. Mans mērķis drīzāk bija par pret Latvijas pārkrievošanu, pret okupāciju, ja, bet nostāties un pret pliekanību un banalitāti, kas bija ārkārtīgi izplatīta oficiāli atzītajā popmūzikā uz to brīdi. Pasaules līmeņa rokmūziku latviešu valodā par nacionālo rokmūziku. Tad bija tas interesants moments, kā parādījās latviešu mūzika, latviski vārdi. Man jāsaka godīgi, ka laikam viens no plusiem bija tas, ka mūsu sākuma muzikanti saprata, ka labāks pašiem vārds nerakstīt. Tas bija pilnīgi pareizs gājiens, jo mums tomēr dzeja ļoti augstā līmenī. Bija ļoti daudzveidīgi latviešu dzeja. Es gandrīz vai lielākoties viss dzejnieks pazina pats, kā parādījās tās dziesmas, šeit ir balti krekli. Viņas bija priekš manis pilnīgs šoks, jo pirmkārt seka teksti galīgi nebija tur, lai dzīvo padomu dzimteni tur. Un viņas bija drusku savādāks nekā piecīšu dziesmas. Piecīši to nevarēja ielikt savās dziesmās, viņi dzīvoja prom, jā. Visu, ko mēģināja, bet viņi nevarēja.